Nu, labrīt, jaunā dienā. Es jau nezinu, kurā diena ir. Varbūt rakstīšu apakšā. Skaties, ja es esmu pierakstījis, tad es varēju saskaitīt pēc tam uz video. Šitas te uz lauka saliktās atrakcijas vai šķēršļi. Jā, bērnu parks. Šodien izskatās, ka mēs viņu pabeigsim. Šis bija ļoti ātri. Te tāds... Kā iet vēlāk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kikeri, es te aptīrīšu, un jūs jau kā malc vēlāk tur kantojat ar visiem. Kā te bļaustās visu laiku. Ņemās, jā. Un tur lejā vēl paliek tikai kaut kādi daži trampolīniņi un viss būs gatavs. Šodien tāds glezniecisks, ainavisks peizāžs. Nav migla, beidzot var kaut ko vispār redzēt šeit. Jo citreiz tev uznāk tāds, ka tu 300 metrus tikai var redzēt. Un tu spraudi tos kociņus, lai atmērītu, un tu nevar jau nākamo vairs redzēt. Tā kā labrīt, jaunā dienā, jaunos piedzīvojumos. Es domāju, ka rīt jau būs nākamais kurorts, uz to, ko es jau aizvācos, kurus rādīju jau vakar numuriņu. Un jā, dodam virsū, turpinam strādāt, izklaidēties. Bija doma, ka varbūt šeit ātrāk pabeigt, un tad rītā varbūt tā var pasnovot, bet varbūt arī tur jau nākamajā būs ko darīt, tad tas atkritīs. Tā kā ir ko te daudz arī saka tie, kas te strādā, kad tu it kā gribi šito darīt, tāpēc, ka tev ļoti patīk ar snowboardu braukt vai slēpēm. Bet tad, kad tu strādā, tev nav laika to darīt, un tu to dari vēl mazāk nekā pirms tu strādāji šito darbu. Tā kā, ja tev patīk braukāties, tad nestrādā šitādu. Vienkārši brauc uz parkiem un braukājies. Tā no šitāda ir jaunā istabiņa. Tā, te nevar parādīt tā. Cik interesanti rādīt. Tādā mājā, tā kā guļbaļķu mājā, bet viss ir salauzts. Pilnīgi viss, kas vien var būt, viss ir nokalpojis savu laiku. Te jau ir kaut kāds avīzes sastūķēts ir iekšā. Kaut kāds, lai nebūtu augstums. Tur jau redzēt kaut kādas vates, šitie ugunsdzēsības, tās figiņas nolausts. Viss tā māja it kā tāda forša, bet viss jau nodzīvojusi. Tāda kaut kāda citās toaletēs nevar gaismu ieslēgt, ko es pēc tam kaut kad parādīšu ar visu, kāda tā māja ir. Kāds tas plānojums ļoti interesants, tā kāds viss ar istabām un virtuvēm pilns. Tāds kaut kāds skapis, kuram netaisās durus ciet. Tāds un tad pa logu var redzēt ārā. Tā, ko te var, tā lai nespīd, es izslēgšu gaismu. Šo lielo. Varbūt tā būs labāk. Tā ir, kur redzēt kalns un tur jau pūš sniegu. Tāds skats no istabiņas loga. Tā kā došos pie miera. Ko es vēl izdomāju, uzfilmēšu vēlāk, varbūt kādam interesē. Tieši pa apģērbu kādu jāvelk, lai tādos trakos augstumos nav augsts, kādu mēs izmantojam. To es kaut kad rītā varētu paņemt tos zābakus, viss parādīšu, kādi tie ir. Tiešām tā, ka darbojās. Tā teica, parādīšu mājiņu. Uzkāpu augšā uz otro stāvu tagad. Te ir draņķīga gaismām. Tāda. Te kāds varēs tumsā gulēt. Labi, cik jūs te tumsā redzat. Tā te ir tā kā milzīgā halle, kur var izklaidēties. Tad tālāk, kur te gaisma ir. Te visur sita elektrība. Tā ten ir tālāk šī tāda istaba caurstaigājama, kur arī varēs gulēt. Šajā mājā viss ir salauzts. Tas ir tā kā, bez mazai to eju, un visur, kur skaties, visur ir salauzts. Teiksim, šitajā toaletē dušā nav gaismas. Es pat neredzēju nekur pie griestiem, vispār lampas kā tādas te nav. Tad ir visādi skapī tāda ar šķībām, durvīm. Viss kaut kas ir nolūzis, nokritis. Tad te kaut kāds kambarītis, virtuvīte. Te tāds kaut kāds iekšā. Te viens var gulēt. Tā jau šitā mājīga istabiņa. Tad tie pelējumi tur stūros visur. Jā, šitā normāli. Tajā es arī labprāt ielīstu. Bet es ielīdu visdziļākajā. Es pirmais vienkārši otrā stāvā atbraucu. Un ielīdu. Tad te vēl viena tāda.
Kas te vēl? Viss tie kontakti sit ar elektrību. Te tādi galdi. Te bija gults, tās iznes ārā uz citu istabi. Tad te tālāk iet. Es te ielīdu šitādā istabā iekšā. Ko es jau rādīju. Tāda, te beidzot ir uzsils. Beidzot kaut cik silts. Vakar ievācās bija augsts. Tā kā, jāliek nost mantas kaut ko, jāsāk darīties. Es skatījos, jumta, tad no augšpuses tur it kā nekur neiet siltums ārā, tā laikam te pa to logu kaut kā vai. Tad nekur nepūš vispār, nekur. Radiators visu laiku iet un ārā nerūpās. Un karsts nepaliek, nezinu. Ļoti, ļoti jocīgi. Tur kaut kādiem makrofleksiem viss tāds. Labi. Būs jau labi, dzīvot varēs. Tagad mums ir šitādā te jāēd. Tagad jaunais restorāns ir tāds vakariņām. Jā. Te ir kaut kādi meņu, ko var izvēlēties vakariņām. Kas ir tikai līdz 8, kas ir 24 stundas. Vai kaut kādā. Un tad pa dienu pusdienās ir te kaut kāda tā kā bufete. Kur var sakrāmēt, cik grib, tā kā zviedru galds. Šodien pateicu, ka rītā īsti nav ko darīt. Būs viena diena brīvdiena. Es domāju, ka es rītā sarunāšu vēli, pasnovošu kaut ko. Šodien algas diena paņēmu arī 3 somu aliņus. Man te pilns kavats sastūķēts ar aliņiem. Aliņu cupītas, 3 aliņu cupītas. Tā kā šodien pasēdēšu un rītā sportiskā diena. Cerams, ka varēs sadīlot dēli kaut kā. Tā jau redzēs, es domāju, viss būs labi. Nofilmēšu arī, vai es māku vēl braukt. Tā jauna diena ir sākusies. Es esmu atgriezies tajā pašā parkā, kur es biju pirms tam. Te ir traks vējš, tāpēc es mēģinu kaut kā cimdā ielikt mikrofonu, lai kaut ko var dzirdēt. It kā jau viss bija tā kā pabeigts, bet pa nakti sapūt sniegus tāda bišķiņa sniedziņš sniga. Un vajadzēja atbraukt notīrīt, lai var nodot parku. Tā kā, nekas traks. Vienkārši jāatrok te maliņā un viss jāsakopja. Tur vēl kungi, vīri pabeigs galā. Vēl dažas nelielas tādas lietiņas. Tā kā šodien bija doma, ka šodien vairs šeit nē, bet tomēr atkal sanāca atbraukt. Bija jau pieņēmis tādu ideju vai domu, ka šodien būs brīvdiena, šodien paslēpot. Bet man teica, ka labāk braukt slēpot uz šejieni, jo tajā Kasurilla, kas ir, kur mums tās jaunais kurorts. Tur ir tā kā Žagarkalnā vienkārši viena nogāze un tad tu šļūkā augšā lejā. Te ir, es man liekas nerādīju, ja kas es uzlikšu pa virs bildi vai pēc tam iefilmēšu, cik te nenormāli daudz tās nogāzes ir tieši šitajā Taho ski resortā. Tā kā te būs daudz interesantāk un vienkārši pastrādās te līdz pusdienām, nokops, satīrīs un tad dosies paņems dēļus un paslēpos. Tad es arī parādīšu, kādas ir tās trases, mēģināšu ar GoPro kaut ko varbūt nofilmēt, kas interesantāk. Jo te jau no šejienes var redzēt, kad ir 1, 2, 3, 4, 5 šitā te trase un tad kalnam otrā pusē vēl ir. Un kamēr tu viņu visu izbraukā, tikmēr jau tu esi tā kā visu dienu jau pagājusi, kamēr tu atklāji visas tās trasītes pamēģini. Tā kā es domāju, ka būs interesanti. Un es turpinām strādāt, turpinām ņemties visi čikiniekā. Tā un šāds tas restorāns, kurā katru vakaru mēs ēdām. Šodien pēdējā diena, viss paēdām un viss jau cauri. Vairs te neatgriezīsimies, iespējams, nekad. Tā sēžu te savā istabiņā. Vakarā aizbraucām pakaļ pēc picām. Šitādas te picas nopirkām. Nopirka aliņu šitādu maziņo. Te tagad sēž. Viss te bardaks aizmugurē vaigākais. Skatos, basjasī. Kaut kāda sērija nokačā, bet nospēdīšu pauzīt. Jā, te internets nav. Pa dienu vēl pēdējo reizi bijām tajā restorānā, tur ir internets. Tad no YouTube nokačāja, lai te vakarā var paskatīties kaut kādu nepilnu stundiņu vismaz. Kaut kādas izklaides, piču ēdot un tā. Jā, neko nepasnovoju, tādu neko, tāpēc, kad aizbraucu un sāku strādāt. Nostrādāju beigās 6 stundas, tāpatās. Pēc tam bija nogurums, tāds vai iet, vai neiet, un es pēc tam braucu apakaļ un domāju, vai vispār, ka vairs nav tas tā kā vibes, tā sajūta, kā bija jaunībā, kā gribējās nenormāli
brauktu to dēli un slēpot un ko, ka patiesībā vairāk laikam nemaz negribās. Es jau vairākas reizes esmu mēģinājis saņemties, aizbraukt uz kalnu un kaut kā. Tas dzinuls nav pietiekami liels, lai to izdarītu. Tā kā laikam tas ir noiet etaps un vienkārši tam jāmet miers vispār par to domāt, jo, nezinu, varbūt kādreiz pēkšņi kaut kāds uzplaiksnījums būs un atgriezīsies apakaļ pie tā visu un vai gribēsies. Bet šobrīd nezinu. Tad vairāk mocīt gribētos izbraukt vai kaut ko tādu. Tā, viss iet, viss mainās un tā. Tagad mēs atbraucām jau kādu dienas pāris apakaļ uz to nākamo kurortu. Un tas iepriekšējo kurortu šodien pabeidzām. Viss tur ir, viss finišed, viss finito. Un tad sajūtas ir divējāds. Viena tā kā labi sajūta, ka tas ir pabeigts, noslēdzies. Un otrā tāda netik labā ir, kad šeit ir jāizdara vēl vienreiz tas pats viss, ko mēs izdarījām tur, tikai vēl bišķi sarežģītāk. Un tagad ir jau piekdienas vakars, un pēc visiem grafikiem nākamā nedēļa sestdiena, it kā mums vajadzēja braukt tā kā apakaļ. Bet es nezinu, vai tas izdosies, vai to vispār var paspēt, tā kā iespējams, ka tas viss pavilksies ilgāk. Tā kā jā, sāksies jaunas sērijas, kas tur ir par kā būvniecība, un tad, kā mums ies šeit. Es to visu sadalīšu divās daļās, viens ir pirmā un otrā noslēdzošā daļa, kad jau viss iet uz otru pusi, nenormāli gribās mājās, vispār nožēloju, ka piekrīt ko tādu, bet, kā ir, tā redzēs, vienkārši dos virsū. Tā, nav jau tik slikti cits sēž ierakumos un šauji, tas ir vēl grūtāk. Tā kā uzēdīšu pici, iedzeršu aliņu un tā jau rītā pie darbiem. Tā, sākam te jaunajā, nākamajā kurortā. Darbs sākās ar to, ka ir jāizrokā ārā visas konstrukcijas, kas te vasar ir nostāvējušas. Jāatrod, kura ir kura pēc plāna, un tad jāved augšā kalnā. Tā, tas kalns šitās, tā kā es teicu, kā Žagarkalns, apmēram. Tur jau brauc, mums ir līdz 10 viss jāaizved, tāpēc, ka tu taisīs vaļā kalnu, tad te vairāk nevarēs braukāt. Tā kā jauna diena ir sākusies, tagad līst tāds lietus un viss piesalst. Jā, laika apstākļi ir izaicinoši. Kā ir tā, jauni piedzīvojumi, jauni izaicinājumi, jauni šķēršļi, ko pārvarēt, lai būtu ko atcerēties vecumdienās, apmēram tā kaut kā. Tā kā labi, dos tagad augšā. Tā, diena jau rit, vīri jau strādā, traktors brauc. Te no šitā kalna pavarās tāds skats, uz kaut kādu ieleju vai pilsētu. Augšā tur jau konstrukcijas dažas ir ieliktas. Kāda pusīte ir tā iesākt, tā kā uz priekšu iet. Cik smuki līdzen onkoļu uztaisījuši, ne? Visiem prieks. Tad uz šitā kalna ir nedaudz civilizētāk, tad instrumenti nav jānēsā ar rokām. Te var viss salikt somas, lāpstas, visus tos stikus, stabiņus un vispār, jo tāda veca nojāta miscena ir, bet daudz ātrāk nekā rokām staipīt. Te jau viss jau tūlīt ir finišēts, dodamies tālāk pie nākamajiem elementiem. Es jau sajūtās jau gandrīz vai kā mājās esam jau, gandrīz jau brauc jau uz Tallinku jau prāmi. Tā pirmā diena šajā kurortā, šajā kalnā gandrīz jau ir pagājusi, lejā cilvēciņi tur vēl slēpo, bet mēs jau te ļoti, ļoti ilgi jau mokamies. Tur ir tādā konstrukcija tilts saucās un dabūt viņu līmenī un pareizā vietā un diezgan liels mocības ir, tā kā, bet sanāks. Un tad jau jādodās ieturēt maldīti, tās ir dienas patīkamākās un svarīgākās daļas. Tur visādi var izvēlēties, ko es jau rādīju. Es domāju, es šodien paņemšu fish and chips, tas varētu būt garšīgs varbūt. Jā, bet palpā strādāt. Labrīt, ir jau atkal svētdiena. Laiks iet tādā ziņā jau patīk, ka mājās var doties drīz jau, ja būs pabeigts. Šodien siltā dienā ir plus grādi, plus 1 grāds, tā kā sāk pust. Tā, šitajā parkā, šitajā kurortā, šitas skaitās bērnu parks, tā kā kids parks, un tas lielais pieaugušajiem ir citur. Es nezinu,
Es te savu bērnu nelaistu gan jau. Tāds laiks, jā, kā jau es teicu, plus grāds, tas sniegs tāds pretīgāks, ir grūtāk, viss, nu, nav tāds pūderis, ko tu var iemest kaut kur iekšā, kaut kādos caurumiņos, viss ir tāds liptīgs un izmagūtāk, izlāk daudz strādāt. Tā kā jā, bet drīz jau pusdienas un atkal viss tik uz riņķi iet. Visa diena beigusies, pulkstens atkal ir gandrīz 8. Te bija tā, ka pietrūka konstrukcijas, kuras jau bija tā kā ielikt šitajā parkā, un mēs te no ledus, tad, nu, tiešām dīstas ledus, vienkārši cirt ārā, te viņas viss tur augšā vēl, un riktīgi nočakarēja. Tagad, ko vēd prom, došos uz namiņu. Jā, brauc pēc vakara, jā, bet nav vairs enerģija nemaz braukt, bet, nu, kā paēdīs, iegulsies gultiņā, tad jau atkal paliks labāk. Paskatīsies kaut kādu internetu, kas nēd megabaitus, un tad jau kaut kā būs beigās. Beigās jau saies. Jā, tā kaut ko te runāja ar kolēģiem, tā kā ir cerība iekļauties termiņā un tikt jau sestdien mājās, tagad svētdien, nu nākama sestdien. Es jau ļoti gribētu, man jau apnicis ir tāds. Nezinu, ko vispār es vēl varu pastāstīt tā no sava skatu punkta, kad, nu jā, es jau teicu video pašā sākumā, ka es gribēju pamēģināt, kā tas ir redzēt, kā tur būvēt tos sniega parkus un kas un kā, un arī no tāda viedokļa, kad es viņas darbnīcā tā tās konstrukcijas, nu, lai zinātu kaut kādas, nu, kā labāk vai kaut ko kā uzlabot. Bet, nu, tagad jau ir skaidrs, ka es uz no nekādiem nākamajiem nebraukšu, ka es nezinu, man pirmkārt kaitina, es nevaru strādāt, ja nav normāls, tā kā tev pateikts rasējums un ir izmērs, un to ar mērierīci normāli var nomērīt vai līmeņrādi precīzi nolikt. Te ir kaut kas pasaka, tur uz acī, tur uztais kaut ko tā, kaut ko tur uz acī tā, tur tāda milzīga plakana tur uztais gludi, bet man vajag nomērīt, sāk, es nevaru, man tas ritīgi kaitina un stresu rada un sit pa nerviem. Tā, nu, ka nav kārtība, ka tu mētā kaut kāds sniegčups vienkārši. Tas tāds, nu, tā kā, šī tas nebūs manējais. Bet, nu, nolauzīs vēl līdz beigām un tā jau varēs ierakstīt CV, bet, nu, baigi jau jēga nebūs, jo nekad tādu neizmantos. Nu, ja nu vienīgi kādreiz nebūs vispār ko ēst un šis būs vienīgais variants, tad jau labāk pa autobusu šoferu varbūt braukāt. Jā, labi, es dodos uz mājiņām, ģērbinos darba drēbes, un jā, rītā būs jau līdzīga temperatūra arī. Un tad jau turpinās strādāt visi šitie te tur trakie kalni, visi tur jāpabeidz. Lai turpin skatīties, es jau rādīšu visu, kā notiekās. Tā un rīta tumsā sākas jauna diena. Tā nav saule, tās ir lampas. Tur viss iet uz traktoriem. Jauna diena, jaunas problēmas. Tagad šī tāds te bleģa gabals, viņš no kādām milzīgām caurulēm sametināts. Te ne jānoliek, bet mēs viņu pat diviem nevaram pacelt, jo te nav aiz kā aizķerties, un viņš ir smags, un tagad kolēģis aizbrauc tur pēc papildu spēkiem augšā. Cerams, ka kāds piekritīs atbraukt pacelt to draņķi. Tā kā jā, es jau tikko jau stāvu un domāju, tas, nu, ka to visu, ko es te gribēju, ko es gribēju no šī pasākuma, to jau es tajā iepriekšējā kurortā piedzīvoju. Šitas tāda vienkārši nodeva, no kuras nevarēja atkratīties. Tā kā te jau man tāds bess jau tā, nu, es vienkārši izdaru to, ko man pasaka, bet tāds entuziasms nekāds, vajag tur kaut ko iedziļināties un domāt, man te vairs nav. Tā kā, nezinu, cik es te vairs daudz nofilmēšu jau, ka ies uz beigām un parādīšu vienkārši, kā sanāca. Bišķi tad nācās pārbīdīt to ierakto. Tā kā daudz arī lāpstu darba. Un tās nekādā veidā neiepricina un nekādā veidā nedod motivāciju.
Pēdējā laikā sanāk tā, ka ir viena diena ātrā diena, ka viss kaut kas labi sanāk, un tā nākamā ir labošanas diena. Un tad atkal ātrā diena, un tā atkal labošanas diena. Tā kā viena diena kaut ko izdara, un otra čakarējās. Tā nu ir pienācis dienas vakars un kārtējās strādnieku vakariņas. Šitādas te mēs tur visu laiku ēdam, kaut kā picu, tad šitādi, ka man te picas kast no vakardienas. Šodien apēd vēl vienu pēdējo šķēli. Un tad šitāds te vistiņas kaut kādas tādas. Te vairāk tāds tā kā fast food, ātrie ēdieni ir. Nu, nedēļu uz tādiem jāizdzīvā. Bet nu brokastīs pats uztais kaut oliņu uz cepu pēdu un tad pusdienās tur tādu bufeti, tur pusdienas šitā kā labāks ir tur. Vakar bija lasis, šodien bija, ko atceroties, nevar. Aizvakar bija tāds tā kā kartupeļu viesputrā gulašu, tur bufeti, bet, nu, tur 2 ēdieni tikai. Šim ir īsi, ar kaut kādu tādu austrumu tādu ēdienu. Interesanti, nu, nebija tā kā īsti austrumnieki, bet, nu, līdzīgs uz visu te kaut kādiem dārziņiem. Tā kā, jā. Tik nenormāli mājās jau visu laiku gribās. Es jau vairs nevaru izturēt, bet, nu, labi. Mājās jau ar visu laiku kaut kas tur notiekās, tur Jolantai. Tad viņai tagad ārdurvim kliņķis nokritis, tur ir 6-kantīt, nu, tā kā kliņķīm no apakšas pieskrūvēts. Tad tagad, nu, jāizstāst kaut kādā veidā, kur dabūt tās 6-kantītes un kā, bet garāžā tur tumšu, kaut kā vai video zvanā, nu, man ir tie uzgalīši, bet tie jāliek ir iekšā tajā, nu, kas ir tā kā tas kāds un kā tā tur pareizās visas pārējiņas atrast, kā tagad caur video zvanu to visu izdarīt. Nu, tā visu laiku kaut kāds čakars, tā kā, jā, tas arī, ka mājās, nu, nav tāda pilnīgi jauna māja, ka tur nav nekādas problēmas, tad tā, arī tā ir problēma, tagad to aizbrauc, tā kādam citam tās jārisina. Tā kā, jā, laikam vairs nekur citur, vairāk nebrauks nekad prom. Tā, nu, es jau skaitu stundas un sekundes līdz brīdim, ka viss šitas beigsies un tiks mājās. Kaut kādas te vēl darbus. Nu, šodien, rīt, pirmajā dienas pusē vajadzētu pabeigt šo bērnu parku. Te kaut cik ir beigās, tur jāiet vēl pāri kaut kādiem sīkumiņiem. Bet tā jau kaut kas veidojās. Tur tagad tālāk ir tāds kā tādā skuģiņa tāds uz abām pusēm, kuras topus var likt uz to tāds trampolīns. Un tā paliek vēl pēdējā platforma, kur tur tas traktoriņš braukājās. Un tad šīs bērnu parks būs pabeigts un pārējie strādā lielajā, un tad lielajā vēl tur sarežģītāk, bet kaut kas jau tur kaut kāds, nu, diezgan daudz konstrukcijas vēl jāsaliek iekšā ir. Es jau ceru, ka saies līdz tai sestdienai vai svētdienai. Tā cerība ir maza, bet kaut kā, nu, jātic labajiem, kā es vienmēr saku. Tā kā, jā, atkal liks Rumakā un brauks lejā, bija jāuzbrauc vienkārši augšā, paskatīties, vai tā kā viss izskatās taisni, vai nav kaut kā uz vienu vai uz otru pusi pagriezies, jo ir problēma, ka tu uztaisi šito visu konstrukciju, to trampolīnu, un viņš kaut kā pagriezies ir uz sāna. Viņam jābūt tā, lai, nu, izskatās viss tā kā vienā līnijā, lai tu brauc un tev kaut kā nav uz vienu sānu vai otru sānu, lai nemetās ārā, lai viss ir tā smuki. Tam jāsako līdzi arī, nu, kaut kā jau te pakstās. Kas mums te līdzi ir parādīt. Nu, te ir izņemts vērā zāģis, ar ko griezt malās, tad tur degvielas, kaut kāds lāpstas, līmeņrādis, te vēl tur sastiprina iekšā tos stikus, tos mietiņus. Nu, jā, un tā brauc. Šitas te, kas pa sniegmočiem interesē, te tāds jau pa pusē aplasīts kaut kāds. Tad te starterim laikam tā poga nestrādā. Tad te ir uztaisīts tāds vadiņiem, ko piespiest. Nerāda arī degvielas līmeni, visu laiku rāda, ka ir tukšs. Es ceru, ka drīz kaut kad nebeigsies. Pusdienas laikā jāpielej. Un tā. Dod tik virsū. Kā cits teikt izklaidēties. Jā. Jolanta no rīta atrakstīja, bija -20 grādi. Bija -20 grādi naktī ādažos. Ūdens jau, kad taisi krānu vaļā, jau tāds rūsains nāca. Tas nozīmē, ka ir paplests kaut kas jau pasals, ir tās plastmasas caurules un tā rūsiņa atdalās. Tā kā jāsāk vaktēt. Es jau zinu, ka pie -20 viņš sāk čakarēties. Nu, cerams, ka neaizsalst. Labi, dodam virsū. Visu dienu pa šitādu te staigāt. Kaut kādu bija nedaudz pār pa 20,000 soļu sanāk. Visu laiku pa kalnu, pa šitādiem kankāļiem, hinkāļiem. Lekšu savā karietē un došos lejā no kalna.
Darba diena ir beigusies. Jāmet husis bagažniekā un aiziet. Nu, pēc visiem sapulču plāniem šī ir pirmspēdējā diena, kad būtu jāizdara lielākais darbs, lai rītā var pabeigt atlikušos darbus un sestdien jau būs, tagad šodien ceturtdien, sestdien doties mājās. Es ceru, ka tā būs. Pēc maniem aprēķiniem tas ir tāds, tāds nagiem varētu arī nesaiet, bet kāpēc neticēsim labajam? Tā jau sestdien mājās, es jau tā gaidu. Pēc tam es uztaisīšu video beigās tādu monologu pārspriedumu, ko es vispār par šito domāju, kopsavilkumu, visu, ko es esmu tev teicis. Un tā kā turpinam darīties, to jau tādas sarežģītākas formas, kā jau jūs redzat. Divi tādi tā kā rolleri ar nogrieztiem sāniem, tad divas šitādas konstrukcijas, kur katrai ir tas tramplīns savā augstumā. Un tad tur tālāk vēl pēdējās divas sekcijas ir palikušas. Tad aiziešu parādīšu, kur būs milzu tādi tā kā tramplīni, milzu kikeri, kur viens tur ir uzstumts jau un blakus būs vēl viens mazāks, un pēc tam nākamā sekcija, kur ir vēl tāds pats pārītis. Tā kā vīri jau tie apspriežās, viss darās, viss notiekās. Kalna augšā tur arī salikts jau ir. Tur principā ir pabeigt, tur jānotīra ir jāsavāc. Tā kā dod virsū. Tagad liks izmēģinājuma lecienu. Vai ir pietiekami labs? Bišķi pa tū laikam uzlec. Vai viņš tur tālāk vēl nākamu var uzlec. Man bija slinkums iet lejā nofilmēt. Varbūt liks vēl vienreiz, tad arī aizies vēl tālāk. Vai arī paskatieties vienkārši YouTube video, kā lec trampolīniem. Tā, es pats nespēju noticēt, bet šķiet tā diena ir pienākusi. Pēdējā diena, pēdējie darbiņi tikai. Un jau pusdienas laiks pienācis, tā kā āve busiņi jau ierūcināti, jau kurinās, sildās augšā, aizbrauksim pusdienās, un tad jau palicis ir tikai vakara cēliens, sīkie darbiņi, mantu krāmēšana un vispārējais. Uz mājām! Es jau ar vienu nespēju noticēt, kad tūlīt šis viss beigsies. Vēl tagad ir jānoiet no augšas, ja nekas cits traks nenotiek, ja kaut kas neizjūg. Jānoiet no augšas un tā kā, jānotīra viss, tur bišķiņ uzsnidzis, sniegs ir kāds centimetri, viņš varbūt pusotrs. Jānotīra viss, jāpārbauda, vai nav nekur kaut kāda baigi liela izdrupuma un tā. Un viss, un tad mašīnā mēs jau pirmos instrumentus salikām. Un uzreiz jūs jau varat redzēt, kāds prieks manās acīs. Tā kā šis piedzīvojums būs beidzies, redzēs, kā nākotne ar šito visu būs. Es jau teicu, es vairs labprātīgi uz tādiem nepieteikšos. Un, mēģināšu pastāstīt arī, kāpēc. Ko? Varbūt iedomāšos vēl ko uzfilmēt, nekād mājās ceļas, domāju. Mājās neko, es klausījos, ko viņš saka. Mājās neko tādu, braukšanu vienkārši pa to kuģi atkal tur nefilmēšu pa Somiju. No rīta doma vienkārši laicīgi celties augšā. 1:30 būt jau uz kuģis, kas attiec 1:30 uz Tallinu, un tad vakarā jau kādos 7, jau 8 būt mājās. Tā kā šo viss ziemeļu piedzīvojums noslēdzās. Vismaz man šogad ļoti trakie ziemeļu piedzīvojumi ir. Somija bija, pēc tam Norvēģija bija, pēc tam atkal Somija. Es vispār Somijā gan izveidu nebija nekad bijis, un beigās vienā gadā pat 2 reizes. Tā kā ceru, ka patika. Ja patika, tad piesako, gan jau pieteikšos varbūt vēl kādai trakulībai, varbūt tīri dēļ kontentu. Un turās visu un paveiķināt var kaut ko jaunu, kāpēc ne? Tā, un viss projekts veiksmīgi noslēdzās. Nopirku vēl dāvanas, mūmiju no zeķes, sievai, bērniem.
un pašam sev aliņus vakarā padzert, papriecāties par to, ka šis viss murgs ir beidzies. Es stāstīju par nagu. Man bija tā, ka es iespēju Voyager durvīs te nagu, un viņš bija šitā te, viņš tā kā atnāca nost. Un tagad viņš ir attaudzis jau tas atnākums līdz galiņam, un es vienkārši viņu te visu laiku tā pietinu, lai viņš kaut kur neaizķerās, jo viņš ir tā kā pusīt šitā vaļā. Un viņi tā kā nevar vispār nogriezt nost, bet nevar arī tā, negribās tā. Visu laiku skočs steigāja. Tā kā jā, viss cauri. Dažos brīžos tas jau likās kā vislielākais pasaulē murgs. Bet nē, beigās viss ir kārtībā. Rīt atgriežos savā ierastajā ikdienā mājiņās. Tā es teicu, ka es izstāstīšu par apģērbiem, kāda vilkla ir silts, bet toreiz nebija laika tur, tāpēc tagad esmu atgriezies darbnīcā, krāmēt ārā mantus un parādīšu tā. Tātad apakšā viss sāk no apakšas. Visur vajag apakšā termo bikses, termokrekls, bez tā vispār nekas nenotiek, bez tā būs augsti. Tālāk, kas man bija, tad ir sniega bikses. Šitās bija no Decathlon, es viņas sākumā nopirku. Mums tur bija budžets jāiekļaujas kaut kāds, cik tur 65 eiro vai cik. Viņas ir tā kā līdz 10 grādiem, tikai -10. Likās, ka būs traki, un tad es tur sāku interesēties, un tad pateicu, ka vajag obligāti šitās tie termolegingus apakšā. Un ar šitādu komplektu bija pat -25 grādos ļoti labi. Tad tālāk, kas bija uz šitā uz tā termokrekla es vilku virsū parasto tēkreklu, kad bija augstais laiks, pēc tam bez tēkrekla. Un vēl pa virsū pēc tam hudiju džemperi. Šitādi, nevis hudijs, nezinu, kas hudijs ir, ar bezrāvēs ledzēju. Džempers, vienmēr sakot, pa virs gāja džempers. Un tad šitāda Snickers jaka. Šitā ir nenormāli smaga tā jaka, pēc tam tur bija kaut kādas viņiem jaunākas, ir Helly Hansen, tās ir vieglākas. Bet, šitā bija silta jaka, es nezinu, kā es te parādu. Vienkārši, jaka, vienkārši parasti jaka. Tāda ūdens necaurlaitīga parasti jaka. Vai arī neparasti, es nezinu, vai te ir kaut kādu uzrakstu saglabājušies. Nav nekāda. Bet, šito bija silciņi tieši tāda riktīgi garā, varēja apsēsties uz metālu. Un tā. Tad tālāk, protams, cepure, cimdi. Kur man palika tie cimdi? Tos, laikam, atstāja mašīnā. Man bija tādi tā kā darba cimdi. Beigās es strādāju ar šitiem, ja tie palika slapī. Bija šitādi, kur tā iekšiņa tāda, lai nepaliek slapša. Bet viņi nebija diezgan silti. Man bija vēl viena tāda, kas bija parastāki, bet ar īsto aitas vilnu iekšā, un tie bija silti. Tad kas bija vēl? Tā, zābaki. Zābaki šitādi super speciāli. Tie ir laikam no kaut kāda turisma veikala. Ar tādu purngalu, ko var iecirst iekšā sniegā, lai varēja rāpties stāvumos. Tā zola ir diezgan bieza. Es saprotu, ka tāpēc, lai neiet cauri augstums. Un kas tur vēl ir? Un katru vakaru likt jau skapjos žāvē. Un tad ir šitās īkšpēdiņas folija apakšā, lai arī atstarojās augstums. Pirmajā dienā es uzvilku, man bija tādas tā kā termo zeķes un parasto zeķi apakšā un termo pa virsu, bet rezultāts bija tāds, ka tā termo īsti labi laikam neelpoja un tā iekšējā sasvīda un palika augsts. Pēc tam es ar ChatGPT meklēju un secināju, vislabākais rezultāts bija vienkārši uz plikas pēdas parasti vilnas zeķi no normāla ohms adītā. Un tad bija normāli. Bet, ja gadījumā kļūst augsts pēdām uz kalna un kaut kas jādara, tad mums bija šitādas te tā kā iekšpēdiņas. Viņas ir dārgas, viņas nevar katru reizi izmantot. Daudz naudas aiziet. Labi, mums ir uzņēmums apmaksā, bet tāpat visu laiku neatmaksājam. Viņas izņem tā kā ārā no tā iepakojuma. Es tagad neņemšu, tad viņas reaģē ar skābekli. Tu kaut kādu laiku pagaidi, tad liec iekšā, un viņas silda, viņas tā kā sildītājs līdz pat 45 grādiem, laikam viņas var uzsilt. Citi teica, ka ja pa ilgi patur ārpusē viņas, tad bez mazā liekas, ka pēdas deg. Bet šitās es vienu vai divas reizes, laikam, vai vienu vai divas, neatceros, izmēģināju uz kalnu, un tiešām silts, tu ieliec tā kā apsildāmie zābaki, būtu ļoti forši. Man šitas palika pāri. Tagad tas, laikam, no apģērba viss, nekas vairs tāds speciāls nebija.
tāds bija komplekts, ko vilka visu laiku. Un principā arī nekad nebija īsti tā augsts. Ne -25, ne -8, nekā. Viss bija ļoti labi un komfortabli.